akčīgā, ko lūku pastalas min. Tie sapņi vairs nav tajā Rīgā, kur bagātie brīvību svin. Uz tavām aka meitenes tīgām velk meldiju pusmēnes logs, bet stacijas grādiņš origo ir templis, kur dvēseles zogi, ir marketi brīvība baram, kur visi par zaldātiem taps. Man dumpīgā gūstekņa garam šis rietumu standarts ir kaps, akčīgā kaut dzēniekam vienam, kas dzēris vien pavārtē ciest. Sen tautai laiks rābot pa sienām, bet mēdīju melos tā ciest. Ienaidnieks visām tautām ir viens. Visagresīvākā, vismodernāk ekipētā, vislabāk nodrošinātā globālā sistēma, kuras mērķis ir ideoloģijas, morāles, naudas, pilnīgi visa dažādām tautām tiek atšķirīgā, vienveidīgi, nežēlīgi pārvaldīšana, uzurpējot vienu sistēmu visam globusam. Lats ir jāizstāv, kaut vai kā būtiskākā zilbe no mūsu identitātes. Latvietis, Latvija. Taču cīņai nav jābūt tikai par latu un tikai tuvāko eiro lietu perspektīvā. Pavisam nesen jau aģitēja iestāties tikai par valodu. Nobalsoja tautas atmodas apmēru cienīgs skaitlis – 800 000. Jā, tas bija protesta balsojums, taču pret ko? Pret nelatviešiem? Vai nelatvieši sagrāva valsti? 40. gadā jā, bet kas to sāk graut 90. 22 gadus pie varas un pozīcijā vienmēr bijuši latvieši. Jā, latviešu tauta ar valodas aizstāvēšanu vēlējās apliecināt, ka ir pamatnācija, ka ir valsts saimnieki, bet vai kādam vēl ir ilūzija, ka Latvijā tiešām saimnieko tauta? Viss cerētais liekas viens spoki, kam brīvdabas muzejā mist. Nāk senču vioļu loki, kā pātagas savējos sist. Sit vienam, bet rāpa tik blusai, sit otram, bet tarakāns krīt. Pa tautiešiem palikusi viens iekala rūkta, ko rīt. Tie, kas tautu aģitēja uz valodas referendumu, nu pat pieņēma lēmumu nacionālo valūtu likvidēt. Tās ir latviešu tautas identitātei svarīgākās zilbes, bērs. Un to īsteno nevis nelatvieši, bet sevi par patriotiem nosaukušie Eiro-Unijas diktatūras aģenti, kuru pamatsazināšanās, vienojoties par valsts līdz galam sagraušanas plāniem, notiek latviešu mēlē. Latvija ir iedzīvotāju ziņā viena no visretinātāk apdzīvotajām Eiropas valstīm. Kāpēc šo zemi vēl jāiztukšo? Atbilstoši slepenākām un mazāk slepenām Eiro-Unijas imigrantu kvotām, Latvijā plāno ievest vairākus 100 000 imigrantu. Ja Latvijas tauta nepagūs apvienoties kaut vai lai aizstāvētos, imigrantu paisums tai būs iznīcinošs pilnīgi visās jomās. Lai īstenot kaut vismazākos pašsaglabāšanās plānus Latvijas mērogā, mērķiem, atvēzēšanās ambīcijām ir jābūt maksimālām. Cilvēki ir 1000-kārt atdzisušāki, dezinformētāki kā atmodas laikā. Pat padomju laika nespēja tautu degradēt tā, kā pēdējie 22. Vajadzīga jauna, pavisam cita tautsaimniecība, ar nodrošinātu latu, ar no brīvā tirgus diktātu brīvu vietējo tirdzniecību. Jāapzinās, ka tas ir īsts karš, un arī mums jābruņojas ar informatīviem, apziņu iedvesmojošiem, sirdi atdzīvinošiem, saticību veicinošiem, izglītojošiem, dzīves, tiešas saziņas, tautas mediju un sociālo tīklu nevardarbīgajiem ieročiem. Ir jācīnās pret latu iznīcināšanu, taču šai cīņai jau bija jāsākas valodas referenduma laikā. Reizē ar parakstīšanos par valodu bija jāparakstās par pievienošanos vienotam patriotiskam politiskam spēkam, jo sen nav jāglāba tikai lats, jāatjauno tā valsts, kāda jau bija Pirmās republikas laikā. Visā jāatgriežas tuvāk tās pamatiem. No vienādo neliešu varas, no sūdiem, ko reklamē, laiks atmodas vainagā karas, un spēka nav pateikt vairs nē. Ak, meitene violi spēlē, šī daina vēl mīkrēšļa kakts, ar Latviju svešādās mēlēs, nāk vervelēt mūģu nakts. Ak, meitene violi spēlē, šī daina vēl mīkrēšļa kakts, ar Latviju svešādās mēlēs, nāk vervelēt mūģu nakts.
Ja mīlam Dievu doto tēvzemi, Dievu dotos tuvākos, Dievu dotos bērnus, draugus, kaimiņus, tautu, zemi, viss jādara ar tādu iedvesmu, ar tādu garu pacēlumu, ka pat vislielākie skeptiķi un tautas smadzeņu skalošanas un savaldīšanas struktūru darbinieki arī nāk pie samaņas. Jo arī viņiem ir bērni, arī viņiem būs mazbērni, arī viņi labprātāk vēlēsies, lai tos, kā valsts aparāta darbiniekus, atceras nevis iznīcinošās pret tautu ilgadīgi vērstās represīvās darbības dēļ, bet viņu drosmes dēļ izšķirošajā brīdī nostāties tautas varas pusē. Visu vai neko, bez cīņas par visu savā zemē, par visu tautu. Mazajās cīņās jau esam zaudējuši visu. Latviešiem, lietuviešiem, baltkrieviem, igauņiem, poļiem, krieviem, armēņiem, ebrejiem, gruzīniem, ukraiņiem, čigāniem, visiem, kas Latviju no sirds bez politizētiem apsvērumiem devē par savu dzimteni, pēc satversmē iecirstā vara pieder. 22 gadus valdījušā režīma politiķi, ne valsts vīri, kāda bija Pirmās republikas laikā, par apzināti izdarītajiem valsts noziegumiem pret savu tautu un zemi, pelnījuši Latvijas valsts un starptautiskajos likumos paredzētu izmeklēšanu un sodu par genocīdu, etnocīdu, politicīdu, pieļautu ekonomisko, finansu, ideoloģisko un morālo sagrāvi. Racionāli pēdējais laiks cīņai jau ir pagājis, vismaz pirms 10 gadiem. Pienācis iracionālais, tautas pēdējo cerību, pēdējās ticības, pēdējās saticības, varoņdarba spēka laiks. Tautas varas fronte ir tava fronte, un tai jāpulcē visi, līdz pēdējai bitei vai megabitei kamenei, kas gatava aizstāvēties. Cīņa ir uz tautas dzīvību un nāvi. Par tās nāvi 22 gadus cīnījies valdījušais režīms. Kopā nu jācīnās par tautas dzīvību. Brīvība, mana cerētā lolotā, svešu teologu skolotā, brīvība, mana cerētā lolotā, brīvība, svešu teologu skolotā.